Sveiki! Otrajā video. Tātad šodien parunāsim par kvadrātsaknēm. Kvadrātsaknes ļoti bieži ir eksāmenā redzams gan ģeometrijas uzdevumos, kad mēs runājam par trīsstūriem vai kādu citu figūru, un arī parastajos testa daļā. Tātad, kas jums ir jāzina? Ja mums ir divas vienādas kvadrātsaknes, un mēs to reizinām, mūsu atbilde ir tas pats skaitlis, kas ir zemes saknes. Šo pašu mēs varam uzrakstīt kā kāpināšanu, jeb kāpināšanu otrajā pakāpē. Attiecīgi, pārrakstot kvadrātsakni no 5 reizes kvadrātsakni no 5 ir 5. Iesaku atkārtot sev kāpināšanu un kvadrātsaknes no 1 līdz 22. pakāpē un no 1 līdz 6 3. pakāpē. Tātad 64, kurš skaitlis otrajā pakāpē 64, ir 8. Bet ko darīt ar šādām kvadrātsaknēm, no kurām mēs nevaram izvilkt kvadrātsakni smuku? Tātad mēs sadalām to reizinātājos. Sākam vienmēr mēs dalīt ar 2, 3, 4 un tā tālāk, līdz atrodam kādu kopīgu skaitli, no kura varam izvilkt kvadrātsakni. Attiecīgi, ja mēs reizinām ar 2 un 10 neko nevaram izvilkt, ar trīnieku nekas mums nesanāk, un tad ir četrnieks. 4 reizes 5 ir 20. Ja izvelkam četrnieku ārā, mums sanāk 2 saknes no 5. Un tā ir arī mūsu atbilde. Droši var pamēģināt ar 108 izvilkt kvadrātsakni un ierakstīt komentārā, cik tad tas sanāca. Uz tikšanos nākamajā video. Čau!